Čau visiem! Šoreiz būs tāds māziņš stāstiņš par kanalizācijas ierīkošanu. Izraku bedri, lai ieliktu septiķi 3-tonnīgo. Es viņu nopirku ziemā, aptuveni par 700 eiro. Viņš ir no stikla šķiedras veidots. Trim sekcijām. Te ieliku iekšā un pēc tam visu aizbēru ciet. Un viss strādā. Tā, reku vienam pamatam izsitos cauri. Vēl otrs. Un te pa vidi ir akmens. Smagi. Bet dabūšu. Kanalizācija viss ir sarakta. Septiķis, 3-tonnīgais. Protams, līdz mājām arī aizrakti. Jau ir aizaudzis zāli. Aptuveni 40 metri. Un pie reizes arī aizraku uz saimniecības ēku. Jo es domāju, vēl vienu šitāt būvēt kaut kad. Un tad es saprotu, ka ir obligāts prasība kanalizācijai jābūt arī saimniecības ēkai. Tad pie reizes arī tas ir tik izdarīts. Daudz kas netika nofilmēts, kas kaut kā dara, jo man nebija laika un aizmirs un vispārējais. Man bija galvenais, lai viņu uzstādītu, lai viss normāli būtu. Labi, ja jums patīk šāda veida saturs, liekam laiku, ja neesat abonējuši, abonējam un gaidam nākamos video. Atā!